Labrīt, labdien, labvakar! Sveiciens visiem manā kanālā. Pienācis laiks pastiprināt Hyundai lāpstu. Saskaņotais! Ai! Ieplēsu auģikam, Johaidi. Ar jūsu ieteikumiem, jā, paldies. Tur vismaz kādiem 3-4 cilvēkiem tošana ļoti labi ieteikumi. Cauruli apakšā piemetināt, tad vēl kaut kādu slēpītu uztaisīt tā, lai viņš pirms kaut kāda varbūt uziet uz augšu un, tā teikt, atspēres vēl visādīgas, gumija apakšā palikt, vēl visu kaut ko tā teikt. Kaut ko no tā mēs šodien mēģināsim uzsākt. Kad jūs šo video redzēsiet, es nezinu, nav nejausmas, bet snieg, daudz sāk snikt, tādēļ jātīra būs, un šito vajadzēs. Sarakstījos ar čomu, un čoms labu ideju iedeva par vinču, no kā uztaisīt vinču. Man sākumā bija doma, kad stikla pacelšanas mehānismus, divus salikt kopā, un trubiņi pa vidu, un, tad vajadzētu spēkam pietikt, lai paceltu to lāpstu. Tur kilogramus nevajag daudz, bet to mēs pārbaudīsim. Cik tur kilogramus vajag, lai lāpstu uzraut augšā. Bet man ieteica ar stikla tīrīšanas motoriņu. Tas vai ir jaudīgāks? Paskatīšos, vai man krājumos ir, ja nav, tad kaut kad būs jāmeklē. Kaut kā tā, ja jums ir vēl kāda ideja, no kā uztaisīt, ja? Jo pirkt mēs neko negribam pirkt, mums vajag visu gandrīz pa brīvu. Labi, bišķi jānotīra, sadāk jūs neko neredzēsiet. Tā, bišķi notīram, lai jūs sapratiet, mazums neesat skatījušies pirmo sēriju, otro sēriju, un tikai tagad būs jums pirmā sērija. Tā, kas ir plānā tātad, ja? Nočakojām, vai diezgan līdzīgi ir loks. Ja. Tad. No jūsu ieteikumiem uzliksim kaut kādu trubu apakšā. Ja, apakšā trubu, un no tās trubas, tas sanāks, tā truba jau būs taisna, un no tās trubas uztaisīsim vēl papildus stiprinājumus uz augšu. Ja. Stiprinājums te kaut kur uz augšu, šito varbūt varētu mēģināt pagarināt, ja. Leņķi, ja, man jau metāla nav tik daudz, tāpēc jau arī šitais ir līdz pusē. Būtu vairāk metāls, tad jau aizlaist līdz galam, bet, tad nāksies kaut ko piemetināt klātī, mazāku 3 stūro vēl kaut ko, bet, pagarināsim un taisīšu stiprību te kaut kādu. Kāda tā stiprība sanāks, tāda arī viņa sanāks. Augšpusē es domāju, ka nevajadzēs, kad izturēs, uztaisīsim vēl vienu te kaut kur pa vidu, vai arī kaut kādu no šejienes uz šejieni, kaut kādu tādu 3 stūru un augšpusē gan jau būs normāli. Tad ir doma, ka man šeit ir tam 3 stūrim tāda truba trubā. Kā lai es jums viņu parādu? No apakšas droši vieglāk parādīt, ne? Truba trubā, redzi? Truba, lai šitais te kustētos uz augšu uz leju. Tad ir doma šeit uztaisīt tieši tādu pašu. Sanāks, te nāks truba un ielikt trubu trubā un eņģīti to, teikt, un uztaisīt tādu mazu lāpstiņu, kura sekos līdz, tādu, kaut vai rokas lielumā, ja, kaut vai apli kaut kādu tādu, ja. Kurš vienkārši sekos līdz zemē, ja, piemēram, nāks priekšā kaut kas, ja, šeit būs tāds uzlocījums uz augšu, un viņš visu, ko darīs, viņš celsies uzreiz automātiski uz augšu. Celsies uz augšu, un līdz ar to lāpstu arī cels uz augšu. Tas būtu viens, ja. Tas būtu viens, un līdz ar to, sakarā to, ka lāpsta nāks uz augšu, man pirms tam bija reku šitādi te ar metālu, tā teikt, nekustīgā daļa paliks apakšā visdrīzākais, un man bija arī nekustīgā daļa augšpusē, kas turēja augšu, un šito daļu pēc jūsu ieteikumiem varētu mēs nomainīt uz kaut kādu amartiņu, ja?
to, kad šitais ceļas uz augšu, viņš var ielocīties, salocīties, palocīties un aiziet kaut kur projām. Vai arī, ja, piemēram, kaut kur tomēr iesitās, kad viņš var arī garāks palikt un tā lāpsta palocīties uz priekšu, pamesties uz priekšu, un tad kaut kādā, te kaut kas ir jādara, jāmaina, un sākam ar pastiprināšanu. Tā, metāls man ir tik, cik viņš ir. Te ir colīgā caurule, bet es domāju, šitā būs maziņa un viss darbs miskastē. Varbūt vienīgais ar šito colīgo mēs varētu pastiprināt. Ja man viņas tāds daudz atgriezumu, tur bija kādreiz doma sīkiem atrakcija, bet tad man ir šī tāda. Tad man ir šī tāda truba. Man liekas, ka man viņas ir divas šī tādas afigenās trubas. Cik viņš te ir? Baigais monstrs. 7,5. Kā jums liekas normāls? Un sieniņas biezums. Sieniņas biezums kaut kur 6+ milimetri arī. Kaut kur 6+. Es domāju, ka šitās trubas ir jāņem. Un cerēsim, ka mēs viņas kaut kā zolīdi dabūsim klātī pie tās lāpstas. Rekur man 2 trubas ir. Tagad ir doma nevis vienkārši metināt kaut kur blakus, ja? Bet sakarā ar to, ka man ir plazmas griezējs, pamēģināt uztaisīt šuvitē, tā teikt, lai to lāpstu var iesēdināt iekšā, vai ne? Un lai maksimums sagriezt to trubu tā, lai maksimāli maz viņa ir šeit. Jo sadāk, kad tīrīs sniegs vai vēl kaut ko, tad tur sakrāsies viss kaut kas. Jā. Vienīgais viņš neskrāpēs vairs zemi un ies pa gaisu, vai ne? Labi, taisa, un tad jau skatāmies, kas man no tā visa sanāk. Jo tad jau būtu baigi forši. Ja es viņu iesēdinu iekšā, iesēdiņu viņu te iekšā, un te es uzreiz varētu metāla detaļas piemaukt klātī. Saliku tagad te kopā. Ko mēs redzam? Mēs redzam, ka mums ir bišķiņ novirzīti, ja? Tā teikt, mazdrusciņi, ja? Te prasītos vēl šito stūri palocīt lejā, lai viņš smukāk taisnāk vismaz šeit sajiet kopā, un tad, kad taisni tīram, tad laikam būs baigi vienalga, vai ne? Pēc tam, kad saliks to trubas, tad vajadzētu būt baigi vienalga. Ko? Sagatavoju šito. Sniega un traucē. Pusdiena, kamēr nogriez. Buļāns. Šitā viena truba ir smagāka gandrīz par visu lāpstu. Un malcam. Traks var palikt pusdienu paiet, kamēr šī tāda nogriež. Sāku jau griezt, bet buļāns, come on! Bišķi pa biezu. Davai mēģināsim smuki izgriezt. Nezinu, kā sanāks. Droši vien būs tur sakakāta vieta, bet labi. Tā, aparātu mēs ieslēdzām. Gaiss ir. Neko neregulēju. Vienkārši ņemsim un uzreiz strādāsim. Tā, es ceru, ka jūs kaut ko redzēsiet. Ja neko neredzēt, tad sakiet, ka neko neredzam. Mēs atkal turpinam lēnu garu uz priekšu.
Nu ko, šitāds te grieziens, nezinu, 10 minūtes plus. Es teikšu tā, sūciens sanāk, tāpēc griezīšu. Sanāk, man tagad ir jāgriež otrs blakus. To griezīšu ar fleksi. Man liekas, ar fleksi būs tikpat ātri, bet ja ne vēl ātrāk. Nu, kaut kā tā. Jums jau droši vien meistariem labāk iet. Man kaut kā ar šito te tauču plazmu nav labi. Ja kādreiz pērciet, tad pērciet plazmu, kurai nav pieskārienas, jo rekur paskaties uz šito galu. Nu, paskaties uz šito galu. Vēl vienu galu nodedzinājām. Nu, kaut kā tā. Noliek jūs te patās. Tā patās. Karoči, tagad turpināsim ar fleksi. Šitais gan nebija labi. Nu, kā jūs redzējāt, ar rāvienu izrāvās ārā. Jā, tāpēc, kad šitais dzelzīts krita iekšā un šis bišķi maz robiņa. Bet tas figņā. Tas ir figņā. Nu, un cik tur mums ir? 12 minūtes. Ar fleksi sanāca pat ātrāk, man liekas, pēc laika un sajūtām. Un plusēl smukam nogriezta maliņā. Šeit ir, kas tas ir, saka kāds kaut kas vēl ir jātīra. Jāņem fleksis un jāgriež, nezinu. Reiz šitais te ir vēl jānogriež nost. Nu, ar fleksi, diemžēl, sanāca man ātrāk. Jums meistari droši vien sanāktu labāk paskaties. Un šito pa lielam nevar izmantot vairs. Ja es būtu ar fleksi griezis, jā, abas divas, tad vēl varētu šito te kaut kur izmantot kādreiz. Nu, kaut kā tā, viss. Piebeidzu, pielīdzinu. Un uz pirmās lapas jau var mēģināt piemērīt. Nu, tā vajadzētu izskatīties kaut kā šitā. Vai ne? Un tad uzmetam vēl stiprinājums uz šitaieni. Un. Jātestē būs. Un tad būs jātestē. Bet līdz tam jāsagriež otrs. Un izrādās, kungi dāmas, paskatieties uz šito. Šitā lāpst arī ir beigtas te nogriezu galu, lai trubu uziet virsū, jā. Kur tūkumu mēs pagājušreiz locījām. Mēs viņu izlocījām diezgan taisni. Un izrādās, ka šitā arī jālok apvē. Ka šitais stūris ir aizgājis kaut kur, ne tur, kur vajag. Slīpumiņā aizgājis. Nu, kaut kā tā. Būs jāpalūka šitais arī. Ko pusdienu vēlāk. Smukais dzelzīts ir ārā. Nu, ot. Tā. Nu, paskaties. Un šito vēl kaut kur varēs izmantot. Tāds normāls kārtīgs stienis jāhaida. Pareizi. Un šoreiz pat sanāca diezgan taisni. Nu. Taisnāk ir nekā pirmais grieziens, ne? Metam virsū šito te. Šitām. Nu jā, saskrovēju plus mīnus kopā, lai varētu saprast, cik man te taisns viss veidojas. Uzliekot šito te trubu, lai tas viss būs taisns. Saliku lāpstu aptuveni. Šādi, skaties, redzi. Ja es nebūtu salicis saskrūvējis ap aizmuguri kopā, bišķiņ te uzlaidu koldu, cirīti, un tad man būtu šitāds te prikals. Tad es varēšu tagad pieregulēt, lai viņš smuki vienā līmenī. Nu ko, bišķiņ pieraut un, jā, tad jau pa lielam šitajā pusē maz, ko te vajag mētināt.
Viss metināšana būs tajā pusē. Kā pieķērisi malās, vidū, tur. Jā, šitajā pusē vairāk arī īsti nevajadzēs. Otrā pusē. Jāliek, te ir kaut kādi stiprinājumi. Un būs pa pirmo zorti. Kā jums liekas? Vajag vēl kaut kāds papildus, kaut kāds, nezinu, šeit metināt. Vai pietiks ar to, ka es te kaut kur aizlaidīšu. Ir domot šitādus te uztaisīt. Nu, protams, viņi visi vienādi nebūs. Katrs būs jāgriež pa jaunam. Un šitādi te uztaisīt tagad lociņu, piemērīt, nogriezt, piemetināt. Un tad šitā pirmā daļa točna būs stingra. Jā. Uztaisīsim vēl šeit, lai mazums neizdomā te kaut kur tālāk viņš locīties. Lai ir vēl viena atbalsts te tālāk. Nu, kaut kā tā man te iet pagaidām. Kā jums liekas, būs labi? Es domāju, ka būs ļoti labi. Tā, kamēr vēl kaut kāda gaisma ir, es domāju, ka metināt diez vai šodien vairs metināšu, bet piegriezīšu šitās caurules. Sagriezīsim vairākas caurules tēt. Nezinu, cik te vajag. 3 varbūt te. No, viens ir gatavs, bet tā tums uznāca baigā ātri. Varbūt kamerā jums tā neizskatās, bet es jau vairs neko te neredzu, kad fleksē. Kad dzirkstels iet pa gaisu, es neko neredzu. Tā kā šitāda te sataisīšu vairākas, nezinu, 3 uz šitā. Jā. 3 stiprinājumus šitā. Šitai uztaisīju robiņu. Pielocīsim klātī. Lai šitais te ir. Nesanāk, kad ir kaut kas augstāks. Nu, vai to jau rītdien. Jums tas ir tāds čiks. Un jūs jau esat rītdienā. No kaut kā tā, kungi dāmas. Vilna zeķītis mastu hau. Vakardien nebija, bišķiņ pasalkājis. Nu, ko? Oi, Johaida, atkal sasniedzis. Nu, atkal sasniedzis, Johaida. Katru dienu tagad ir jātīra, tāpēc lāpstu mašīnai ar steigu vajag. Skaties, vakardienas izdarītais ir normāli sasniedzis, kaut 5 saņi pienākuši klātī par nakti. Nu ko, šodien turpinām? Šodien nevis turpinām, bet vajadzētu arī pabeigt. Un uzreiz montēt te klātī. Šītais jāpastiprina, atceraties, ja? Un izdomāsim kaut kādu vinču. Nezinu, elektronisku, kaut vai roku sākumā. Vakardien palikām pie tā, kad mēs uztaisījām šito te tajā pusē. Vienu šito te šitajā pusē. Tātad doma ir tāda, ja. Šitāds te ir iegriezu, tā teikt, pieraušu, kuvaldings te, lai šitais pieiet klātī. Un tad ir jāuztaisa šādi te vēl kādi. Nu, davai pagarināsim arī šeit. Es domāju, vai vajag šajā galā pagarināt šito daļu, ja, trojņiku. Zin kā te metināt klātī, nezinu, šitais droši vien jānogriež nost, jāpiemetina te klātī, un šis būtu tā kā jāpagarina. Un tajā pusē tieši tāpatās mēs darām. Un, jā. Un tad taisam arī šeit, līdz pašai malai stiprinājumu. Tā teikt, vismaz vēl vienu stiprinājumu te. Jā. Un sanāk 4 šitādus te atbalstus varētu pat šitajā pusē, ja? Šajā pusē viņš būtu. Nu, karoči, tātad, kas ir jāizdara? Tātad piemetinām tagad te šeit klātī. Piemetinu tur klātī. Sagriežu šitos te. Sanāk, man te ir 1, 2, 3, 4. 8 kopā vajadzēs, vai ne? Un tad palielam ar lāpstu. Nē, stop. Un vēl šeit uzlaižam pāri. Šeit viducī vēl vienu pāri pārlaižam. Lai viņš neizdomā te viducī kaut kur locīties pēc tam. Ja? Bam, visu sagatavoju.
Un tad jau jums nākamais kadrs ir, nu, kaut kā tā. Es taču teicu, ka jums tas ir viens klikšķis, un man jau viss ir sagriezts, piegriezts, sagatavots, jo, Haidī, tagad viss, kas ir jādara, jāmetina klāt. Nu, kā izskatās? Laika? Vai vienalga mēs viņu salocīsim? Kā jums liekas? Nu, nevajadzētu salocīt, pareizi. Tagad tur ir pastiprināts, kur nesalocījās. Un tagad te būs pastiprināts. Un tur būs pastiprināts. Nu, izskatās jaudīgi, ne? Kā jums liekas? Nu, jā, nu pagaidām es noslinkošu un nelikšu tur nekādu to lāpstiņu priekšā, kas tur pacelt uz augšu vai vēl kaut ko. Iztiksim bez tās. Vienīgais, ko es vēl domāju, man vajadzētu noskrūvējamu šitie tādu sieniņu. Un tad, kad es stūmu uz priekšu, kad man tur notika, laikam baterija. Tad, kad es stūmu uz priekšu, man veidojās sniega valnītis blakus. Ja? Tādēļ vajadzētu uztaisīt te sieniņu, noskrūvējamu. Jo atcerieties, man viņš arī aiziet vēzītī te, un tad teikt, verās vaļā, jā, tā lāpsta. Tāpēc man vajadzētu noskrūvējumu sieniņu, tad, kad es stumju taisni. To visu vajadzētu sametināt, uzlikt telefonu lādzēties, un tad jau, nu ko, noliksim labi jūs uz timelapse arī. Vieni. Očitā jūs noliksim uz timelapse. Jā, noslinkoju. Nenotīrīju, noslinkoju. Rausim tāpatās kā. Jāni jau priekš savām vajadzībām, cik te viņu. Nu ko, pirmais gatavs? Pirmais atbalsts ir pieķerts. Jo, Haidī. Nu ko, tā tik jāturpina, vai ne, kungi dāmas? Kungi un dāmas, jo, Haidī. Nu kaut kā tā. Es tik turpinu, jūs tik turpiniet skatīties, labi? Laikus salikāt? Pagaid, tur vispār ierakstās? Ierakstās. Nu ko? Tā, laikus salikāt, komentārus sarakstījāt. Un tad ko mēs vēl gaidām, ja, Haidī? Piesakojāt? Visi aiziet jums timelapsiņu. Jē, pirmais ir gatavs. Nu ko, repīt to pašu visu šitajā pusē. Pārlikt jūs uz otru pusi. Nu cik sanāca minūtes šitajā pusē? 26 minūtes, ārpēc ilgi. Nu ko, metamies uz otru pusi? Nu ko, repīt otrā pusē. Repīt otrā pusē. Jā. Ai, Haidī. Lāksim arī ar šitā.
Viss, gatavs. Tas ir, tur. Un tur arī ir. Nu ko? 30 minūtes, neko jau, man likās, kad ātrāk. Neko, to pusi tad mēs ātrāk samitinājām nekā šito. Jo, Haidi, te 30 minūtes aizgāja. Trauc ar kaut. Nu ko? Samitināts ir. Tagad skatos, ir pusdienas laiks. Ko? Samitināts ir, pieķerts ir. Tā teikt, ko? Nu, tagad jūsu komentārus lasīšu, skatīšos, izturēs, neizturēs. Nu, vajadzētu viņam izturēt tagad. Nu ko, jāgāž žiņķī. Un jāmočī klātī šitam te mašīnai. Jāliek klāt pie mašīnas. Tā, vēl ir šis jāpastiprina, redzēt, viņš tāds arī vaļīgs, ja? Tad es uztaisīšu visdrīzākais, kad uz 3 stūri un vēl kaut kāds pastiprinājums jau uz to pusi, lai tur ir štingrs, nekur nekas nelocās. Un, jā, kad tas 3 stūrs arī ir jaudīgāks. Ja? Nē, 3 stūrs ir labs, bet tieši šī daļa, uz kuras man sēžās virsū pati lāpsta, tā ir tāda vaļīga. To es pamanīju, tad, kad mēs viņu locījām atpakaļ. Pareizi. Šunas mehānismus varētu izmantot veco manas šitā trēlera vinču. Viņam te bišķiņ salocījās, viss kaut kas ir salocījies, bet pēc idejas tas viss grozas gandrīz tā kā ar vienu roku. Kaut kā nofiksēt šito stoperi. Ja, edzi? Un viegli ar roku viņš te viss grieztos. Un tad man vajadzētu nepārāk jaudīgu motoriņu. Ja? Un noteikti šitais viss ir jāizjauc. Jāizjauc. Tie zobratiņi kaut kā jāpaslipē. Jo redziet, man viņi te ir aizlocījušies. Un tad sanāk, ka viņi bišķiņ ķerās, ja kaut kas. Ja? Kaut kur viegli, ka griež ar roku. Ja? Hops aizķērās tātad. Ja? Kaut kur sazobīte nav riktīgi. Ja? Visdrīzākais tur, vai ne? Un. Vajadzētu visus šitos patīrīt. Redzi, kā viņi te ir viens uz vienu pusu, otrs uz opusu, un visus sataisīt tādus spicus. Ja, un kaut kā tikt tur iekšā iztīrīt, nezinu, dabūt izjaukt ārā. Vēl nezinu kā, visdrīzākais varētu es te pārfleksēt pušu, un tad viņš būtu izjaucams. Ja, un pēc tam, protams, mēs sametināsim vietā. Un iemetināsim, te jau ir stiprības ieskruvēt šitais te štruns, ja. Te es te pārgriežu pušu, zobratiņus nost, iztīru, satīru, lai visi griežas tik viegli, kad maz neliekas, ja. Un liekam kaut kādu motoru klāt. Liekam kaut kādu motoru te klātī. Un montējam viņu visu pēc tam virsū tur. Un tas ir viss. Un tad man būs elektriskā vinča. Kamēr ēdīšu, es vēl domāšu par motoru. No kurienes dabūt motoru. Cikos un kad jūs skatāties, tādēļ mazums kāds tagad arī ēdīs, lai jums laba apetīte. Un ēdot labas domas. Viss, es arī ēst. Tiekamies pēc pusdienām. Ko es pusdienās ēdīšu? Davai zupiņu. Ko jūs pusdienās? Paēdis, sasildījies. Ar pilnu vēderu atkal jāsāk strādāt, un pavisam negribas. Tā, labi, pie kā mēs palikām. Tā, stiegs jau atkal sasniedzis. Palikām pie. Griežam riņķī, sagatavojam to. Nu, karač. Jā, varētu es jūs kaut kur te patās nolikt. Noliksim jūs šitā. Uzvilkšu cimdus. Ārā kā nekā ziema joptē. Redziet, par ko es runāju. Tad man viņi ir tā lāpsta. Veizīti arī varēs strādāt, redzēji? Jūs jau nebijāt redzējuši šitādā izskatā, vai ne? Un pa lielam. Ko? Šitā te viņš aptuveni izskatās arī, kad ir salikts veizītī. Nu, kā es saku. Ja.
Tad nu tā. Redziet to skrūves caurumu apakšā. Tas ir tas, ko es saku, ka man vajag pēc idejas šo uztaisīt tā, lai visu pastiprināt, uztaisīt jaudīgāk, lai tas viss nelokās. Un panest viņu tālāk, lai arī es pēc tam varu tagad sanāk man tur apakšējie tie jaunie stiprinājumi neļaus lāpstai sajiet šitādā te krustā. Ja. Kā lai es jums parādu, ja? Tad, kad lāpsta ir pie zemes, rekometināšana, izkarsējusi man kraus ārā, johaidi. Tā, kad šis gals ir augstāks, ja, par to vietu. Nezinu, vai jūs redzēt? Un šiet pāri šitam trīstūrim, ja? Kad šitais te trīstūrs iet zemāk. Kāpēc es netaisīju viņu taisni? Nezinu. Tā sanāca, kad es gribēju to stūri, lai ir zemāk, un ja gadījumā kaut kāds cirtiens ir, tad tā mašīna bišķiņ piepaceļās, un es saprotu, ka ir kāda problēma. Ja ir taisni, tad es varbūt arī kaut ko nesapratīšu, kas notiek. Nu, kaut kā tā bija doma. Esmu bija izdomājis. Nu, tagad sanāk, tad šitais te man ir jānogriež nost un jābīda tālāk, tur, kur tagad tas viss stāv. Tad es varēšu, man ir jāuztaisa garie metāli, tikai divi. Vienai pusi, nu, tā teikt copy-paste. Viņš strādās uz abām pusēm, kad šito te es atvēršu vaļā, ja? Es nezinu, kā jums parādīt. Pagaidi. Tā, ka es atvēršu vaļā, tad es varēšu stumt uz vienu pusi. Ne? Pagaidām man bija dzelzīši šeit, kad lāpsta te, un kad ķipā katrā pusē. Nu, tāda man tā lāpsta. Tāpēc arī viss tik sarežģīti un tāpēc arī divās daļās, ja? Tāpēc arī lāpsta ir divās daļās, lai es varētu arī šitā te, nezinu, es esmu tik tuvu, lai es varētu šitā te arī stumt. Un pa lielam skatos pēc pulksteņa. Šodien, nezinu, kāpēc atkal kārtējā svētdiena, produktīvā diena. Ķeros klāt, pastiprinu šo. Viss kaut kas ir sametināts. Kā jūs redzēt, jau viss jau varās. Kustās. Un ceru, ka ir diezgan taisni. Nav nejausmas. Ticiet man, nav nejausmas. Man te grīda zeme nav taisna. Bet es ceru, ka es esmu taisni sametinājis, jo es pa lielam mērīju pēc šitām vietām. Reku šeit, kad pienāk klātī, tā viņam ir knapi jāpiskarās. Un tieši tāpatās arī šai pusē. Reku knapi un pieskarās. Tā teikt, maucu pēc trīstūru. Vai viņš ir taisns? Nezinu. To jau mēs redzēsim pēc tam, kad es nezinu, kaut kur taisni apstāšos. Jā, ko es vēl pamanīju? Tā. Es varēju sen jau normāli platavu leņķi paņemt. Tā, šitie te štruntiņi, kas man turēja attālumu, ja? Tad, kad tā lāpsta man ir bija taisni, ja. Tagad sakarā ar to, ka tas viss pabīdījās uz priekšu, man pa lielam arī šis pats attālums jāaudzē šiem klātī. Jo man nesanāks taisni. Man nesanāks vairs lāpta taisni, viņa nebūs vairs taisna, skaties, es uzlieku tur, un viņa vairs nebūs taisna šeit. Salikt tos dzelzīšus tā, kā viņiem te ir jābūt. Redzi? Ja. Un lāpsta vairs nav taisni. Ja. Jāpieaudzē bišķiņ klātī gan apakšā, gan augšā. Nu ko, tagad mēģinu pagarināt šitos te štruntus. Tā, kā jums uz aca liekas? Ir taisni, nav taisni? Nu, protams, lāpsta vairs nekad nebūs tik taisna, ja? Kur aizšķiebās, ja? Vēl nav sametināts aizšķiebās. Tā, un ko es gribēju?
izmērīt aptuvenu attālumu no tās riepas līdz lāpstai, no tās riepas līdz šitai lāpstai. Un tad mēs zināsim, vai man ir taisns. Un tad zināsim, vai es varu ķert klātī šito pagarinājumu. Vai ir vēl jāpārregulē. Nu, tas ir jāpārregulē. Nu ko, aiziet. Salieku, samēru, piemetu un pārmēru. Johaidi jau ir 4:30. Šausmīgi ilgi aizgāja šitos te pagarināt. Tā teikt, lāpsta ir salikta tā, kā viņa bija, pirms es viņu sačakarēju. Konstruktīvi, kā jūs redziet, no šīs puses ir taisns, ja? Bet, diemžēl, pati lāpsta nav taisna. Viņa vairs nekad nebūs taisna, kā jūs redziet, ja? Kamēr ir kaut kāda gaismiņa, jāpaņem, jāpatīra vismaz tādā pašā manierē, bez pacelšanas mehānisma. Tādā pašā manierē, bez pacelšanas mehānisma. Pamēģināšu nedaudz patīrīt sniegu. Sanāks, nezinu, vienkārši braukāšu turpu šurpu, stumdīšu to sniegu. Nu ko, jānotīra atkal mašīnai sniedziņš. Un davai, tas jādara ātri, jo baigā ātri tumšs paliek. Nu ko, mēģinam. Diemžēl jau ir 4:30 un viņču taisīsim nākamajā epizodē, Johaidi. Šitai te varbūt līdz tam jums jau būs kāds ieteikums, jo es jūs komentārus lasu, tiešām paldies, kad jūs rakstiet, iesakat, ja, pa to caurulu apakšā, ja, ļoti labi ideja, es domāju, tūliņās pārbaudīsim, ja. Nu, man nav tie plasmasī vai tās gumijas, ja, mēģināsim tagad šādi. Nu, jūs jau komentāros rakstiet, sanāks, nesanāks, kaut ko sačakarēsim pa jaunam. Nu ko, aiziet tīru šito un testējam. Jo sniegas tā pareizi jāparbauda. Nav mīksts rieps. Tā, šitai, ok? Šitā vienmēr ir. Paskaties, sniega ir daudz. Tādēļ vajag tīrīt, sniega ir daudz. Visu nav jēgas tīrīt, tāpēc zinu, vai jūs kaut ko redzēsiet, bet mēģināsim jūs te uzreiz kaut kā nolikt. Sapratīsim tā, pirmais noteikti. Un kā, man ir jāvelk uz aizmuguri, tas viss pasākums. Jāvelk uz aizmuguri un es jūs te nolieku. Un jūs paskatieties, vai strādā vai nestrādā tā lieta. Vairākas reizes jānobrauc. Nu, un tagad prasītos vinčas sistēma. Kā jūs redzēt, tumšs aizrāvos ar tīrīšanu, Johaidi. Tik labi tīras, Johaidi, kad bišķiņ aizrāvos. Tagad man vajag kaut kādas gaismas. Šeit mazas gaismiņas, lai es redzu, kur ir stūri kaut kādi. Un kaut kādu gaismu priekšā. Sadāk tumsā neko neredz. Vispār neko neredz. Nezinu, vai jūs šito redzēt. Paskatieties, kā es te satīrīju, Johaidi. Un ir riktīgi labi, kungi. Nu, es jau aizrāvos. Tādēļ laika par ieteikumiem, kungi. Gaidu jūs nākamos ieteikumus ar priekšvinčas. Jā, nu. Tagad vajag tikai benzīnu. Tur jau lampiņa deg. Vajag tik benzīnu un aiziet. Skatos man te. Arī atkal būs jātīra sniegs, vai? Sniega atkal jāhaidi. Manis pēc viņš var snikt. Un daudz var snikt. Tā, ka līdz padusem. Man būs pagalms iztīrīts, Johaidi. Vilnas zeķīts palīdzējuši. Nenosala šodien kājas visu dienu. Labi, iefilmēsim uz bišķiņ gaišajā laikā sniegu. Viņčus nav, tad man ir šitis tā. Lāpta jāpaceļ.
Jānoķē, jānolaiž lejā. Un viss, un es velku uz aizmuguri. Es ceru, ka paklājiņi nekur nepazudīs. Es ceru, ka paklājiņi nevilksies līdzi. Pierunājāt sadāk, es jau jums rādu, kur sniega nav. Reku te vajadzētu man iedzīt piekabi iekšā. Noliksim jūs te. Un tagad, kad es te nākšu, te ir pacēlums uz augšu. Nu, cerams, ka es te nepalikšu. Tātad, protams. Idejiem, saprotam. Nu, apmēram tā jūs redzējat. Redzējāt, ka te nav līdzens un kā tā lāpsta strādāja. Ok. Mums kaut kas salūza. Izrādās. Ups. Kur cauruli palika? Tā nu ko, ātrais remonts. Iebāzām citu cauruli. Un pārējais viss ir stīgām. Tāpēc, kad rekurvot šitā tējas ir mazu pipucīti tur, man liekas, ka pat vēl mazāks bija pierāva. Man vienkārši jātiek klātie piekabē. Viss. O, saskaņotais. Ieplēsu auģikam, johaidi. Āķi. Nu, maz jums neticiet, ka es tikai piebraucu, bet... Ai. Nezinu, vai jūs redzēt, bet apmēram šādi izskatās iztīrīts johaidi. Vēl. Tātad
vajag tās malas. Tad, kad taisni stumju, ja, tad vajag to malu kaut kādus metālus. Malu metālus vajag izdomāt. Tīri, lai sniegs neiet uz sāniem, ja. Tad, kad es stumju taisni, tad vajag malu metālus. Tos visdrīzāk uztaisīšu skruvējumus, kā jau es minēju. Jo tad, kad man lāpst aizies V-veidā, ja, kad tas vēl būs, nezinu, patreiz es stumju vienkārši taisni. Patreiz izskatās, kad vienkārši taisni. Vai arī man ir vienkārši jāstumj uz vienu pusi. Man nevajag malas. Man vienkārši ir jāstumj visu laiku uz vienu pusi. Bet vai tas strādās? To mēs kaut kad izmēģināsim. Varbūt jau nākamreiz. Kad tas būs? Nezinu. Nākamnedēļ? Visdrīzākais nākamnedēļ. Viss. Jāiet atpūsties, jāiet uzspēlēt spēles. Un uzmontēt priekš jums video. Vai ne? Viss. Tas arī viss šodien, kungi dāmas. Ja? Tā gaisma ir. Kamera, motors. Tas šoreiz arī viss, kungi dāmas. Atā. Tiekas, ka tiekas.